būtu, ja mēs šovakar lūkotu tā drusku iemest? Tā drusku pa krainē. Man ar tā reiz gribētos. Nu tad nolīdīsim, nosvētīsim zaļu vakaru par riktīgam. Bet alu? Šito zaļo krūzi. Kad līvotāji būs sanākuši, visies te brīzdu brazdā, es to krūzi pielādīšu pilnu un nozadīšu. Aini, tas būs viens ainas vakars. Ko? Aleks nesadēvēlēja. Ko nu viņam pašam pagājušo nakti izgājis pagrūti? Es tev teicu, nesajauc, kam neklausījies. Tu jau arī tam alam vēl šņābu uzlēji virs. Nu, es ar tādām lietām esmu apredis. Bet tāds nemierīgs tu tomēr esi. Kur tā skraidi? Šorīt jau trešu lāgu un vienmēr tā beigšas. Ko? Es meklēju sēmnīcu. Kaut ko skāpt. Vārdu daudz mums sakamo, kurus tauta izlieto, tanīs allaž atrodas humora un jautrībās. Ņemsim nu par piemēru, kā tev kāds reiz obotu, tad jau iznāk jociņš kāds, ja tev iekrīt sakams vārds. Jā, mums ir daudz to atjautīgo sakamu vārdu, bet tomēr man no visiem nepatīk neviens tā kā šis. Abi labi basik maisā, abi labi basik maisā. Krastiņš kāzās nobraucis, kur jau krietni iemetis,
te tas tieši apņemās, kā vairs nedzērs to nekas. Bet nu draugsit mīlīgi, aicina uz šņabīti, un no otras puses rau, pasniedz alus kausu jau. Nu ir slikti, ko nu darīt? Šņabīti ar alu maisīt, tās nav nepavisam labi. Kad paliek, tad paliek pie viena, bet apvainot arī nedrīkst cilvēku. Un ja dzēr šņābi, tad alus pasniedzējs to ņems par ļaunu. Un ja iemetīs bairīti, tad atkal šņābja draugs būs pikts. Nu, un kādēļ tad nīsties ar pasauli? Vai nevar ar visiem dzīvot pa draugiem? Tā Krastiņš domā un ātri šņābi norīs un pudeli alus iesūcis virsū, tas stīvu mēli sauc. Avilā, vi bastik maisā, avilā, vi bastik maisā.